Tu domā, ka pazīsti visus Pepus pasaulē, bet šī šova fonā slēpjas tēli, kas ir tik noslēpumaini, ka pat pats šovs atsakās tos izskaidrot. Nav vārdu, nav priekšvēstures, nav atbilžu. Tikai sejas, kas klusi vēro no ekrāna malām. Šodien mēs izvilksim viņus no ēnām. Šie ir visnoslēpumainākie tēli seriālā Peppa Cūciņa. Sāksim ar tēlu, kurš šovā ir jau no paša sākuma, un tomēr mēs joprojām gandrīz neko nezinām par viņu. Kendi Kaķe. Viņa ir seriālā Peppa Cūciņa jau no pirmās dienas. Viņa ir labākā draudzene Emīlijai Zilonītei. Un tomēr, kamēr katram citam tēlam tika veidota stāsta par pagātni un ģimenes sērijas, Kendi klusi pazuda fonā, gandrīz nerunājot un gandrīz neparādoties. It kā šovs apzināti turētu viņu ēnā. Un tas mazumiņš, ko mēs zinām, tikai rada vēl vairāk jautājumu. Viņas tētis vada maiznīcu. Viņas mamma strādā par grafisko dizaineru tajā pašā birojā, kur tētis Cūciņš. Viņa pat nedzīvo mājā uz kalna kā visi pārējie. Viņa dzīvo dzīvoklī pilsētā. Tēlam, kurš šeit ir jau kopš pašas pirmās sezonas, šī klusēšana šķiet kā kaut kas, kas tiek slēpts. Tagad parunāsim par vectētiņu Trusīti, jeb Redžiju. Un tas jau ir aizdomīgi, jo Peppa Cūciņā mēs gandrīz nekad neuzzinām pieaugušo vārdus. Tad kāpēc mēs zinām viņa vārdu? Dzīvojot vienatnē bākā pie jūras, ko ieskauj izgāstuve ar dažādiem izgudrojumiem, vectētiņš Trusītis vienmēr ir šķitis kā tēls ar daudz noslēpumiem. Viņam patīk siers, nevis burkāni. Viņš būvē dīvainas ierīces, kuras neviens nekad neapšauba, un viņš ceļo visur ar enerģiju, kāda piemīt cilvēkam uz pusi jaunākam. Bet te ir pats dīvainākais. Sērijā Jūras dārgums Peppa atrod pudeli krastā ar vēstuli iekšā, ko pats vectētiņš Trusītis uzrakstījis pirms vairāk nekā 100 gadiem. Tātad Redžijs ir vismaz gadsimtu vecs, un tomēr viņš joprojām kāp kalnos, pēta alas un vada laivas tā, it kā tas būtu nieks. Raidījums to nekad neizskaidro. Tas vienkārši iet tālāk, it kā tas būtu pilnīgi normāli. Tagad te ir noslēpumains tēvs, kas slēpjas katrā sērijā. Stāstnieks, tā mierīgā, visu zinošā balss, kas vada mūs cauri Peppas pasaulē. Mamma Cūka strādā pie sava datora. Bet kas tas ir? Jo šī balss ne tikai apraksta notiekošo, tā zina, ko tēli domā, tā zina, ko viņi jūt. Un dažreiz tā pat dod mājienus par to, kas notiks, pirms tas notiek. Tēli to nekad neatzīst, viņi to pat nedzird. Tātad, kas ir šī balss? Slēpts tēls vai kaut kas daudz dīvaināks? Neviens nezina. Tagad lūk viens, par ko jūs iespējams nezināt. Pirms Pedro Ponijas vispār eksistēja, bija kāds cits tēvs vārdā Penija Ponija. Un sākotnēji viņai bija jābūt vienai no galvenajām varonēm Peppa Cūciņa multfilmā. Plāns bija vienkāršs. Ponijs Peppas draugu grupā, bet pirms šovs vispār tika pārraidīts, veidotāji izdarīja izmaiņas. Viņi nomainīja Peniju un viņas vietā ieviesa Pedro Poniju. Un tā Penija pazuda, vai vismaz tā visi domāja. Jo pēc vairākiem gadiem Penija klusi atgriezās kā otrā plāna varone. Un kad viņa parādās sērijā Ideālā diena, viņa skrien cauri tirdzniecības centram, kamēr viņas mamma dzenas viņai pakaļ. Viņai ir personība, viņai ir enerģija. Un viņas krāsa acīm redzami atšķiras no Pedro, kas izslēdz iespēju, ka viņa būtu tas pats tēvs. Tātad, kas viņa ir Pedro? Māsīca? Tāla radiniece? Šovs to nekad nav paskaidrojis. Penija Ponija tika izņemta no šova vēl pirms tā sākuma, un tomēr viņa atrada ceļu atpakaļ. Tagad parunāsim par vienu no visvairāk apspriestajiem otrā plāna bērniem visā fanu kopienā. Sērijā Kartupeļa kunga Ziemassvētku izrāde. Ja paskatās uz skatītājiem, kas vēro izrādi, var pamanīt jaunu govi, kas klusi sēž starp bērniem. Viņa nekad nepasaka ne vārda, gandrīz nemaz nekustās, un viņa jau ir prom pirms tu viņu pamani. Taču ar šo vienu parādīšanos pietika, lai fanu kopiena sāktu pilnvērtīgu izmeklēšanu. Fani nolēma viņu saukt par Carol Cow. Un te sāk kļūt interesanti. Karola patiesībā ir parādījusies uz oficiālām Peppas Cūciņas precēm, kas nozīmē, ka viņa nav tikai nejauša fona tēla, viņa ir īsta, viņa ir kanonā. Un daži fani pat ir pamanījuši viņu, iepērkamies kopā ar kundzi Govi citā sērijā, kas ir radījis populāru teoriju, ka Karola ir kundzes Govs meita. Bet ja tas būtu taisnība, tad kāpēc viņa nebija klāt, kad kungs Vērsis aprecējās ar kundzi Govi kāzu dienas sērijā? Carol Cow joprojām ir viens no šova klusākajiem un aizraujošākajiem noslēpumiem. Tieši blakus Karolai, tajā pašā Ziemassvētku šova skatītāja rindā, ir mazs melns kaķēns, kurš nav parādījies nevienā citā sērijā. Fani viņu sauc par Kristoferu Kaķi. Acīm redzamā pirmā doma ir tāda, ka viņš noteikti ir radinieks Kendi Kaķei. Galu galā viņi abi ir kaķi. Bet Kendi nekad nav pieminējusi brāli, un viņi nekad nav redzēti kopā, tāpēc visticamāk viņš ir tāls brālēns no citas pilsētas daļas.
Bet te ir dīvainākais. Pilnīgi citā sērijā ir vēl viena melna kaķenīte. Jauna meitene, kas slīd apkārt siera tematikas atrakciju parkā. Fani viņu sauc par Klēru kaķi. Un līdzība starp viņu un Kristoforu ir tik liela, ka daudzi uzskata, ka viņi ir brālis un māsa. Divi noslēpumaini, melni kaķi. Divas pilnīgi atšķirīgas sērijas un neviena paskaidrojuma no šova. Tas ir tā, it kā viņi eksistētu tieši ārpus Pepas pasaules robežām, laiku pa laikam ienākot un tad atkal pazūdot. Tagad parunāsim par Sūzī Aitas tēti. Padomājiet par to. Mēs esam satikuši viņas mammu. Mēs esam satikuši viņas vecmāmiņu. Mēs pat esam satikuši viņas māsīcu Šarloti. Bet viņas tētis nereizi. Pat neatskatā. Šovā, kur katrai ģimenei ir mamma un tētis, Sūzī tēva pilnīga neesamība ir patiešām dīvaina. Un teorijas par to, kur viņš pazudis, ir vēl dīvainākas. Daži fani uzskata, ka viņš patiesībā ir stāstītājs. Spokains tēls, kas vēro Sūzī no attāluma, pietiekami tuvu, lai redzētu visu, bet nekad nevar būt klāt. Citi domā, ka viņš ir spiegs, kurš strādā ārzemēs, kas izskaidrotu Sūzī pidžamas ar ankuru apdruku kā smalku mājienu, ka viņas tētis ir kaut kur jūrā. Un daži cilvēki pavisam nopietni uzskata, ka viņš ir Ziemassvētku vecītis, kas godīgi sakot izskaidrotu augstas kvalitātes rotaļlietas. Patiesība neviens nezina. Taču šovā, kur ģimene ir viss, viņa prombūtne padara viņu par vienu no lielākajām Pepas cūciņas mīklām. Viens no fonā redzamajiem pāriem, kas laika pa laikam klusi parādās, ir kungs un kundze Āpši. Viņi dzīvo kaut kur laukos, tālu prom no galvenajiem varoņiem un gandrīz nekad netiek īpaši izcelti. Taču Āpša kundze piedzīvo savu lielāko brīdi sērijā par mājdzīvnieku fermu, kur viņa mierīgi vada Pepu, Rebeku, Trusi un Džordžu, palīdzot tiem barot vistas un glaudīt jūras cūciņas. Viņa ir pacietīga, viņa ir maiga, acīm redzami labs cilvēks, un tad viņa ir prom. Citā sērijā jūs varat abus pamanīt vectēva Trusīša zinātnes muzejā, kur viņi klusi aplūko izstādes, un tad atkal pazūda. Āpša kungs un kundze ir tādi tēli, kuriem šķiet, ka viņiem ir vesela dzīve, kas norisinās tieši ārpus ekrāna, bet šovs mums to nekad neļauj redzēt. Tagad nākamais ir nedaudz atšķirīgs, jo šis noslēpumainais tēls vispār nav no Pepas pasaules. Cūku ģimenes ceļojuma laikā uz Ameriku, ja paskatās uz Times Square ekrāna fonā, var redzēt kaut ko negaidītu. Bens un Holija no pavisam atsevišķā šova, Bena un Holijas mazā karaliste, parādās uz ekrāna tā, it kā viņi būtu daļa no lielas skatuves izrādes. Un ar to tas nebeidzas. Sērijā Reiz sensenos laikos princese Holija atkal parādās uz stāstu grāmatas vāka, kuru Pepa lasa Džordžam. Ko tas nozīmē? Vai Bens un Holija ir īsti Pepas pasaulē? Vai viņi eksistē kādā maģiskā karalistē tieši aiz Pepas kartes robežām? Abiem šoviem ir vieni un tie paši veidotāji, kas droši vien arī ir iemesls, kāpēc šie crossoveri turpina notikt. Bet tas joprojām ir viens no aizraujošākajiem sīkumiem, kas paslēpts seriāla fonā. Un visbeidzot, parunāsim par vienu no dīvainākajiem tēliem, kas jebkad parādījies Pepas cūciņas multfilmā. Ģimenes brīvdienu laikā Itālijā Pepa pazaudē savu rotaļu lāci, un itāļu policists to atrod un atdod atpakaļ. Bet tad tas notiek vēlreiz. Un tad atkal šis pats policists katru reizi atrod lācīti, kad tas pazūd, un pēc tam sameklē cūku ģimeni, lai to atdotu. Vienreiz veiksme, divreiz sakritība, trīs reizes tas jau ir aizdomīgi. Kā viņš vienmēr zina, kur ir lācītis? Kā viņš vienmēr pēc tam atrod ģimeni? Un kāpēc? Valstī, kur cūku ģimene nepazīst nevienu, tieši šis viens konkrētais policists turpina parādīties. Viņš pazūd no seriāla brīdī, kad brīvdienas beidzas, un vairs nekad netiek pieminēts. Bet itāļu policista noslēpums, kurš vienmēr atrod pazudušo lācīti, ir tāda detaļa, kuru, kad vienreiz pamani, vairs nekad nevari nepamanīt. Tā nu tas ir. Kurš no tiem tevi pārsteidza visvairāk? Paziņo mums komentāros. Un kā vienmēr, tiksimies nākamajā video.